Labrīt visiem šajā trešdienas rītā. Prieks visus redzēt tik kuplā skaitā, gan jaunos dalībniekus šajā webinārā, gan arī jau mūsu ierastos klientus un klausītājus. Mani sauc Mārtiņš Jurjāns, joprojām pārstāvu uzņēmumu Primend, un šodien runāsim par tēmu, kas kaut kādā ziņā saistīta, protams, arī ar drošību. Daudzi noteikti jau ir pamanījuši, ka Microsoft jau kādu laiku atpakaļ ir paziņojuši par Windows 10 atbalsta beigām. Un es domāju, ka vasara ir tāds labs laiks, kas starp atvaļinājumiem šo jautājumu mēs varam arī risināt. Laika nav ļoti daudz, bet par to arī pastāstīšu tad šodienas pasākumā. Atgādinu, ka visu pasākumu laiku droši varat arī uzdot savus jautājumus Q&A sadaļā. Mēģināšu arī uz tiem atbildēt. Ja būs ātra atbilde, tad arī uzreiz. Ja nē, tad atstāsim jautājumus arī uz beigām. Katrā ziņā, ja rodās vēl kaut kādi jautājumi vai citas idejas saistībā ar šo tematu vai citiem drošības tematiem, tad noteikti arī varam sazināties arī atsevišķi pēc šī pasākuma. Viens slaids ir ceļš tie, kas varbūt ir pirmo reizi pieslēgušies mūsu webināriem, kādēļ mēs par šo te runājam. Tad, Primend ir Microsoft partneris. Strādājam visās trīs Baltijas valstīs un īstenībā arī ārpus Baltijas valstīm arvien vairāk un vairāk. Esam jau vairāk kā 10 gadus tirgu Latvijā no 19. gada, bet kopumā grupa ir jau dibināta 14. gadā. Vairāk kā 100 speciālistu, lielākoties tieši tehniskie kolēģi, dažādi līmeņi, gan atbalsta speciālisti, gan arī arhitektu līmeņa cilvēki. 500 plus vairāk klienti, līguma klienti, kurus ikdienā apkalpojam. Protams, vēl vairāk ir klienti, kuriem palīdzam dažādos projektos un konsultācijās. Un kā minēja Microsoft partneri, un Microsoft ir mūsu strateģiskais partneris, un stāstam par Microsoft tehnoloģijām, paši arī viņas mēģinam, aprobējam, un tās lietas, kas ir svarīgi, tad noteikti stāstam arī dažādos pasākumos, tādos kā šis webinārs. Katrā ziņā sekojat līdzi arī mūsu Facebook lapai vai pierakstaties e-pasta jaunumiem. Stāstam par drošību, par mākslīgo intelektu, par Copilotu. Arī par Teams, arī par Excel ir daudz dažādas Microsoft tēmas, kuras aizskaram, tā kā varat droši arī skatīties ierakstus iepriekšējiem pasākumiem, un arī šis pasākums būs ierakstīts, tā kā tie, kas vēlēsies noskatīties viņu vēlāk, droši to var darīt, apmeklējot mūsu mājaslapu un atrodot šo te webināru. Tā kā pāris dienas vēlāk pēc šī te webināra viņš arī video tiek publicēts. Lūk, 14. oktobris ir tas datums šīs gads, tad nav ļoti daudz laika palicis mums līdz šim datumam. Īstenībā, ja mēs skatāmies no drošības viedokļa, tad no drošības puses, tad oktobris mums solās būt ļoti aktīvs mēnesis, jo tie, kas sako līdzi arī Nacionālajām kiberdrošības likumam, tad līdz oktobrim arī ir jāiesniedz šī te atskaita pirmreizējā saistībā ar drošības situāciju, un tad arī, protams, 14. oktobrī, kā jau tikko minēju, beidzās Windows 10 atbalsts. Ko tas nozīmē? Tad tas nozīmē to, ka Microsoft pārtrauks veido šos te drošības ielāpus, drošības atjauninājumus, un arī pārtrauks sniegt tehnisko atbalstu. Par to arī tūlīt arī parunāsim. Nedaudz statistikas varbūt, lai visi redz, kādēļ mēs par šo tēmu runājam. Šie gan ir visas pasaules dati, bet principā mēs redzam, ka bet vairāk kā puse vēl joprojām izmanto Windows 10.
43% jau ir pārgājuši uz Windows 11, un tad ir vēl palikuši dažādas citas operētājas sistēmas, Windows 7, ja, un citas, kur iespējams kāda ražošanas aplikācija vai kāds cits iemesls, kādēļ nav iespējams pāriet uz jaunāku versiju, taču noteikti skaidrs, ka ir vismaz noteikti šiem te datoriem, kas tiek izmantoti ikdienas darbam, ir jāieplāno šī te pāreja. Un, nu jā, kā redzat, darbiņš priekšā ir diezgan liels. Ja puse aptuveni joprojām izmanto Windows 10, tad jā, noteikti, es teiktu, šis ir tāds pēdējais laiks, kad šim jautājumam tā nopietni pievērsties. Ko nozīmē, jā, ja kādi ir šie te galvenie drošības, kādi ir tie riski vispār, jā, tad, kā es jau minēju, nebūs šie te atjauninājumi, tad, kā mēs jau redzējām ar Windows 7, nu jau cik gadus atpakaļ, diezgan daudz gadus atpakaļ, mēs redzējām ļoti aktīvus uzbrukumus, kas izmantoja tieši šīs te Windows 7 ievainojamības, kuras Microsoft, protams, tad šie uzbrucēji zināja, protams, ka Microsoft atjauninājumus neizlaidīs. Līdz ar to šie uzbrucēji arī izmantoja šos te drošības cārumus un veica dažādus uzbrukumus. Atbalsta trūkums arī, ko es jau minēju, ko tas nozīmē, tad ja gadījumā jums būs kaut kāds atbalsta pieprasījums Microsoftam, un viņi ieraudzīs, ka jā, jūs, nu, teiksim, varbūt tas pat nav saistīts ar Windows operētāju sistēmu, varbūt tas būs saistīts ar, nezinu, teiksim, Microsoft Office programmatūru vai kādu citu programmatūru, tad, ja viņi redzēs, ka Windows, ja jūs izmantojat Windows 10, tad, principā, viņi šo te atbalstu var nesniegt un nenodrošināt. Tā kā tas jums arī ir jāņem vērā. Nu, un, protams, ja mēs runājam par funkcionalitāti, kas varbūt nav tik biznesam kritiski, bet citreiz arī ir. Īstenībā gribētu teikt, ka citreiz tā funkcionalitāte ir ļoti, ļoti noderīga. Tāda funkcionalitāte kā, piemēram, Copilot, ja, tad Windows 11 šis Copilot jau mums būs iebūvēts, jau ir iebūvēts iekšā, un mēs varam arī prasīt viņam mainīt dažādus datoru iestatījumus un tam līdzīgi. Windows 10 tas nav iespējams, kā arī bieži vien dažādi jauni funkcionalitāti saistībā ar Microsoft 365. Savulaik, es atceros, no Windows 7 bija šī sinhronizācijas dažādas problēmas, un ar OneDrive izmantojāt Windows 7 un tā tālāk. Tā kā, noteikti, kā es saku, jāplāno ir šī te pārēja, un ar šādiem riskiem noteikti ir jārēķinās. Ja mēs runājam par šiem te drošības riskiem tieši sīkāk, tad noteikti jums jāsaprot, ka tas apdraudējumu skaits uz Windows 10 pēc šī te oktobra 14. palielināsies ļoti būtiski, ļoti strauji, un tie, kas varbūt plāno, plāno šo antivīrusu, izmantot antivīrusu programmatūru uz Windows 10, tad es gribētu uzsvērt to, ka šīs ievainojamības nevienmēr varēs antivīrusu programmatūra arī izķert. Ja mēs runājam par šiem te izspiedēju vīrusiem vai kaut kādu citu vīrusu programmatūru vai citiem kiberdraudiem, tad šis te antivīrus visdrīzāk nevarēs glābt jūs no šiem te uzbrukumiem. Un pats galvenais, ja teiksim, varbūt pats konkrētais viens tur vai divi datori, kas jums būs palikuši, varbūt nešķiet tik svarīgi, vai teiksim, uz šī datora nav tik kritiski kaut kādi dati. Svarīgi saprast to, ka šīs ievainojamības, protams, var izmantot arī, lai iekļūtu uzņēmumu tīklā vispār. Ja? Un ja mēs caur šīm ievainojamībām nokļūstam jau uzņēmumu tīklā, un varbūt ir pieeja jau pie kaut kādiem serveru resursiem, ja, vai tīklu iekārtām, vai kādiem mākoņu pakalpojumiem, tad jau, protams, mēs varam, šie uzbrucēji to uzbrukumu var izvērst daudz plašāku un daudz lielāku ietekmi arī
veikt uz šo te uzņēmumu. Jā. Tā kā līdz ar to, kā es jau minēju, šī te Windows 10 ievainojamības, tas ir tiešām ļoti nopietns drauds. Redzu pirmais jautājums, arī paldies. Kā paliek ar Windows 10 šiem te atjaunojuma, varbūt varat precizēt, ko jūs domājat, kā paliek, ko jūs ar to bija domājis, vai jūs domājat, vai šī te licence ir derīga, vai kāds bija jūs, varbūt jautājums varat precizēt, jā, tad mēģināšu arī atbildēt. 3 soļi, kā sagatavoties. Jā. Tas, ko mēs ievērojām arī, teiksim tā, daļa no klientiem, jo mēs esam atjaunojuši uz Windows 11, daļa vēl ir procesā. Tātad Windows, kas ir jāņem vērā, ka Windows 11 ir augstākas šīs te minimālās sistēmas prasības. Pirmkārt, mēs skatāmies, tad Windows 11 ir šī te 2 kodola procesors, 4 GB RAMs, arī diska vieta ir daudz lielāka, principā divreiz lielāka. Un tas būtiskākais, varbūt, kas atšķirās ar Windows 11, ir tas, ka Windows 11 prasa arī šo te TPM 2.0 versiju, tātad šis te TPM čips, kurš īstenībā dažiem vēl diezgan jauniem datoriem, es gribētu teikt, tur 2-3 gadu veciem datoriem, diemžēl nav, sevišķi tādiem stacionāriem datoriem, portatīvajiem, gan es teiktu, ka jaunākajiem vēl būs. Jau vajadzētu būt šim TPM čipam. Un ja mēs teiksim ar diska vietu un ramu, varbūt mēs tur varam kaut kā vēl ietekmēt un tā kā atjaunot šo te datoru, tad šis TPM čips principā ir, tur jau ir daudz sarežģītāk šī nomaiņa, līdz ar to tad tehniski jāpārbauda, kuri datori ir atbalstījuši šo te Windows 11 un kuri datori ne. Tā kā es minēju, tas ka tas dators ir pirkts varbūt 2 gadus atpakaļ, tas vēl nevienmēr, nevienmēr būs tas galvenais rādītājs. Ok, mums ir vēl viens jautājums, ļoti labi, paldies saistībā ar procesoriem, jā, tad 8. ģenerācijas procesori Intel, kas ir neatbalstījis. 8. ģenerācija, tātad tas mums ir arī vairāki gadi jau atpakaļ, jā, katrā ziņā. Tie, kas ir mūsu klienti, tad tie noteikti var pieprasīt šādu atskaiti. Mēs varam izveidot ar mūsu rīkiem, kuri datori atbalstīs Windows 11, kuri nē. Principā, ja jūs izmantojat ar Intune, par to stāstīšu arī drusku vēlāk, tad varat dabūt šo te atskaiti, ieslēdzot telemetriju, tad dabūt šo te atskaiti, kuri ir atbalstīti, kuri atbalstīs šo te Windows 11 un kuri nē. Bet jā, paldies par komentāru par 8. Intel procesoru paudzi. Tad iesim arī tālāk izstāstīšu, ir vairāk šie atjaunošanas veidi, bet, protams, kā viens svarīgs, es teiktu, jebkurā atjaunošanas procesā, svarīgs punkts ir šīs datu kopijas. Tas, ko mēs cenšamies darbiniekiem piedāvāt, ir tieši šis te dokumentu glabāšana OneDrive, tad ir šī desktop un dokuments mapas, kas tiek sinhronizētas jau ar OneDrive, vai arī varam izveidot kaut kādu atsevišķu mapi OneDrive, kurā mēs tad iekopējam attiecīgos dokumentus. Pat ja mēs veicam šo te in-place upgrade, par kuru stāstīšu drusku vēlāk, tad es teiktu, ka labāk būtu pārliecinātam par šiem te datiem un šo te datu pieejamību nekā pēc šī te atjauninājumā tomēr redzēt kaut kādus datu zudumus. Protams, ja mums ir kaut kāda cita risinājuma, nezinu, failu serveris vai kaut kādas citas servera resursi, kur šos datus izvietot, tad var to organizēt arī tā, bet jā, mūsu ieteikums tiem klientiem, kuri izmanto Windows, es runāju Microsoft 365, jā, tad principā arī, es teiktu, visās licencēs ir OneDrive iekļauts 1 terabaits, kas
pārsvarā ir pietiekošs apjoms, lai kopētu, ja teiksim, izveidot šīs datu kopijas. Pierakstīju arī šeit no kolēģiem, OneDrive nav rezerves kopēšanas risinājums, bet noteikti palīdz šos te datus padarīt drošākus, izvairīties no zudumiem. Tad noteikti liels svarīgs punkts arī ir saistībā ar iekārtu un citu programmatūru sadarību. Atkal tie, kas ir mūsu klienti, noteikti mūsu klientu vadītāji arī sazināsies un piedāvā šo te savu veidu tādu due diligence arī veikt, respektīvi pārbaudīt, vai ir kaut kādas iekārtas vai programmatūra, kas neatbalsta. Tad, ja ir tās iekārtas, ko mēs redzam, kas neatbalsta citreiz Windows 11, ir kaut kādas specifiskas ražošanas iekārtas vai laboratorijas iekārtas, kuras vienkārši nesadara. Tāpat ir arī vecāki printeri, kaut kādas USB iekārtas vecākas arī, kurām nav šie driveri vai kas izmanto kaut kādus novecojušus drivers, tur vajag paskatīties, varbūt ir iespēja pāriet. Un, protams, ja mēs runājam par programmatūru, tad, teiksim tā, iedalīsim to programmatūru tādās divās lielās kategorijās. Ja jums ir šī te programmatūra, piemēram, autodīleriem šis te automasteri, vai, piemēram, ir kaut kādas navīzijas versijas un tam līdzīgi, tad, jums ir atbalsts, tad Windows 11, šie te ražotāji pārsvarā izlaiž šos te atjauninājumus, un jūs varēsiet izmantot šo programmu arī uz Windows 11. Ja jums nav atbalsta no šīs te, teiksim tā, trešo pušu ražotāja vai programmatūras izstrādātāja, tad noteikti tas atkal ir risks un ka šis atjauninājums varētu nebūt vai nebūt jums pieejams un attiecīgi tad var nestrādāt. Bieži vien arī mēs redzam, ka šīs programmatūra kā sākotnēji pat strādā un teiksim, instalēt uz Windows 11, iespējams pat pirms šķietami viss ir kārtībā. Sākot strādāt, testēt šo programmatūru un redzam, ka ir kaut kādas jocīgas lietas un kaut kādas atsevišķas kļūdas sāk mest ārā un tam līdzīgi. Tā kā, tas, ka var uzinstalēt to programmatūru uz Windows 11, varbūt uzreiz, teiksim tā, nevar izdarīt secinājumus, ka viss ir kārtībā un viss strādā. Tā kā, noteikti jāsaprot, kas ir jūsu tās biznesa kritiskās sistēmas, kuras jūs izmantojat. Un, protams, jāveic šie testi pirms mēs ejam tālāk uz priekšu. Redzu, atkal vēl mums ir daudz jautājumu. Liels paldies par to, arī liels prieks. Vai iespējams apiet to TPM2 instalējot Windows 11? Negribu neapstiprināt, noliegt, bet noteikti tas nav ieteicamais variants. TPM čips, tātad tas ir, teiksim, papildus drošības līmenis, ko Windows 11 ir ieviesuši kā standartu, un, noteikti neieteiktu, šo kompensēt uz drošības rēķina. Tāpat vēl arī jautājums, vai Windows, tā mēģināsim, tiešām daudz jautājumu, Windows 10 var iegādāties ESU, kas notiek ar Microsoft 365 instalējumām programmām uz datora, vai taisnība, ka pēc oktobra tam atjauninājumu nebūs, ja tā, vai ir kas līdzīgs, varbūt var precizēt, kas ir domāts ar to ESU saīsinājumu. Bet katrā ziņā, kā es jau minēju, visdrīzāk tā programmatūra arī Windows, tad arī Office pakotne strādās, atbalsts nebūs, arī ja būs kaut kādas problēmas, tad Microsoft neatbalstīs. Un katrā ziņā tur var būt arī šie drošības riski. Protams, iespējams jūs domājat par šo te pagarināto atbalstu. Pagarinātais atbalsts arī ir pieejams, par to teiksim tā, mūsu klientu lokā tas ir, teiksim tā, nav, kā lai pasaka, šī te vajadzība pārsvarā, jeb šī te iespēja
netiek izmantota, jo tā ir diezgan dārga. Šis te atbalsts Windows 10 operētāju sistēmai. Līdz ar to, teiksim tā, izmaksu ziņā efektīvāk ir tomēr atrisināt šo jautājumu citādākā veidā. Skatoties, protams, kas tā ir pa situāciju konkrētam klientam, bet cik man zināms, tad visā Baltijā mums nav, manuprāt, neviens, kurš izmantoja šo te pagarināto atbalstu. Tā, kad bija Windows 7, no Windows 10 es pieņemu, ka tas būs ļoti līdzīgi. Extended Security Updates. Ok, es sapratu, jā, to domu, tad pareizi nolasīju. Jā, kā jau minēju, pagarinātais atbalsts būs par papildus maksu, un pārsvarā viņi ir diezgan dārgi, jo tā doma arī Microsoftam ir neusturēt šo te Windows 10, bet mudināt klientus pāriet pēc iespējas ātrāk uz Windows 11. Ok, par atjaunošanu. Divi tādi galvenie veidi, noteikti daudzi jau zina, ceļš tie, kas ir vairāk ar IT pusi saistīti, tad jā, mums ir tīrā instalācija, kur mēs ņemam, principā, instalējam jaunu operētāju sistēmu uz datora. Kā jau minēju, datu dublēšana, tad šie te visi dati, principā, tiek dzēsti, jā, tad visi dati ir jāsaglabā kaut kur kādā citā mākoņu pakalpojumā vai uz citu datu glabāšanas iekārtas. Un otrs, šis te galvenais veids ir šis tā saucamais in-place upgrade, ko visdrīzāk lielākā daļa arī veiks, jo tas ir, kā es saku, visērtākais un centralizēti arī veicamais veids. Pēc teorijas, un šobrīd visus tos dators, kurus mēs esam atjaunojuši uz Windows 11, ir īstenībā gājis viss diezgan gludi, tad tiešām nekādu datu zudumi nav bijuši, programmatūras, kas ir instalētas uz datoru, arī paliek. Jā, bet tāpat, kā es jau minēju, labāk pārliecināties par to, ka dati ir dublēti kaut kādā mākoņu pakalpojumā vai kādā citā vietā. Tas, kas ir, ko mēs saskārāmies un kas noteikti arī jāpārbauda pirms, vienalga, vai jūs veicat šo te atjauninājumu pa vienam vai centralizēti, jāpārbauda, vai ir pietiekoši daudz vietas uz cietā diska. Mēs redzējām vairākus gadījumus, kad cietā diska vieta nebija pietiekoši, un tas, ko Microsoft saka, 64 gigabaiti. Es teiktu, ka tur pat vajadzētu vairāk, ja mēs gribam, lai tas darbinieks pēc šī atjauninājuma var normāli, teiksim tā, turpināt arī šo te darbu. Katrā ziņā, jā, šis noteikti arī ir jāpārbauda kopā ar šo te atskaiti, pirms jūs veicat šo te atjauninājumu, lai šī te diska vieta būtu pietiekama. Principā Windows pat viņš neturpinās šo te atjauninājumu, viņš neuzsāk šo te atjauninājumu, ja nebūs pietiekami daudz šīs te diska vietas. Jā, par to centralizēto atjaunināšanu, to drusku arī paturpināšu. Noteikti svarīgi vēlreiz uzsvēršu ir notestēt šo te sadarību ar programmatūrām. Tad, ja pārsvarā jūs izmantojat šīs te aplikācijas caur, remote desktopu, attālināt pieslēdzoties pie servera, vai jums ir šīs web aplikācijas, kurām jūs pieslēdzaties caur pārlūku programmu, un ar tām visdrīzāk nekādas problēmām nevajadzētu būt. Vislielākais uzsvars tieši ir tās aplikācijas, kuras jūs instalējat uz datora. Jā, kā jau minēju, šīs specifiskās, piemēram, monitora RP, Automasters, John Deere arī programmatūra un tā tālāk. Tā kā ir ražotāji kaut kādi konkrēti risinājumi, kuri tiek instalēti uz datorā kaut kādu iemeslu pēc, un līdz ar to tad šīs ir tās kritiskākās, kas būtu jāpārbauda, jānotestē, un kā es teicu, ja nestrādā, tad noteikti prasam arī no šiem ražotājiem kaut kādus šo te atjauninājumu, lai var izmantot. Bet tie, kas
kam ir vairāk šie te datori jā, nu tad nevēlās veikt šo te atjaunināšanu pa vienam datoram, tas noteikti ir laikietilpīgi, tad noteikti varat izmantot arī Intune programmatūru, jā, tad, kā es jau teicu, pirms iepriekš tad varam izmantot šo te feature updates for Windows 10, un mums būs pieejams arī Windows 11 šīs te atjauninājums. Tur jūs redzēsiet arī sākotnēji palaižot šo te procesu, jūs saņemsiet arī informāciju par to, kuri datori tad kuriem datoriem varēs veikt šo te atjauninājumu, kuriem nē. Kas šeit ir svarīgi, ka jums ir ieslēgti arī šie te telemetrijas dati, ja tad bez telemetrijas datiem, tad, tas Intune tā atskaita nevarēs startēties, teiksim, tā nevarēs pabeigt šo te procesu. Līdz ar to tad, jā, noteikti tie, kas izmanto Intune, tad to varēs veikt. Kas ir svarīgi, jā, ka, būtu saprast, ka principā nav arī svarīgi, vai šis darbinieks, vai šis dators, teiksim, tā atradīsies jūsu birojā, vai viņš atradīsies ārpus birojā, tad ar Intune mums ir iespēja šos te atjauninājumus pārvaldīt jebkur, kur ir kaut kāds interneta pieslēgums, kur šis cilvēks var pieslēgties pie interneta. Līdz ar to tad tie, kas varbūt ir kāds, kas vēl izmanto sistēmu centra risinājumus, tad tur mums noteikti jābūt ir birojā un jāplāno tas viss daudz nopietnāk. Tie, kas izmanto mākoņu pakalpojumus, šeit būs noteikti ieguvēji. Jā, un te arī uzsvers tie, kas ir mūsu esošie klienti, tad Primend klienti saņem šo te atjauninājumu arī centralizēti. Mēs to darīsim, jā, tad mēs izmantojam priekš visiem mūsu klientiem šo te centrālu risinājumu. Tie, kas, kā es jau minēju, tiem, kam ir šīs te biznesa aplikācijas svarīgi risinājumi, tad mēs veiksim arī šo te testēšanu, pārbaudīsim, vai konkrētie risinājumi strādā arī uz Windows 11. Un ja tā nebūs, tad meklēsim, protams, arī risinājumus, kā to darīt. Atkal atskatoties atpakaļ uz Windows 7, tā laika situācija, protams, būs, pasaulē noteikti un Latvijā būs gadījumi, kad nevarēs atjaunot. Tad, protams, mums ir jādomā alternatīvu risinājumu, kā mēs pēc iespējas mazāk šo te risku, kā mēs minimizējam šo te risku, kā mēs noslēdzam šo datoru, iespējams, izolējam kaut kādā veidā no tīklā, noteikti no ārpasaules, jo, kā es jau minēju, pēc šī oktobra noteikti būs ļoti aktīvi uzbrukumi, skenēs šīs te, teiksim, internetā meklēs šīs te ierīces, kuras būs ar Windows 7 un mēģinās izmantot šīs te ievainojumības. Tā kā tas būs oktobrī noteikti aktīvs laiks arī kiberuzbrukumiem. To noteikti jau var paredzēt. Jā, tad arī daudzi klienti ir prasījuši, vai Windows 11 ir nepieciešama licence. Tad, ja mums ir legāla licence uz Windows 10, piemēram, Pro, tad mēs varam bez papildus maksas pāriet uz Windows 11. Mums nekādas papildus izmaksas nav. Tas arī ir tas, kā es saku, mūsu ieteicamākais variants, bet, gadījumā, ja uz datora nav šī te Windows 10 Pro versija, tad šī te pamatlicence, tad, principā, ir trīs tādi galvenie veidi, kā mēs to varam risināt. Jā, tad mēs varam iegādāties šo te pamata licenci, kas, principā, jums dators jau ir iegādāt, dators ir pietiekoši svaigs un labs, tad mēs varam iegādāties šo te legalizācijas licenci, saucamo, kas aptuveni maksā ap 200 eiro Windows 11 Pro. Ja mēs redzam, ka tas dators nav vairāk, teiksim, neatbalsta Windows 11 vai citreiz varbūt pat atbalsta, jā, bet šis te laptops jau ir
morāli un citā veidā novecojis, tad, protams, viss lētākais veids, kā iegādāties Windows Pro licenci, ir viņu iegādāties kopā ar jaunu datoru, ja, tad tā OEM licenci, aptuveni tur maksā 130 eiro, tur 120, 130. Bet, principā, jā, tā licence ir iekļauta jau datoru cenā, ka jūs viņu pērkat, un tā pamatlicence jums ir, līdz ar to par atjauninājumu jums nav vairāk jāstraucās. Un tad mēs redzam, vēl ir tādi gadījumi, kur kaut kāda iemesla pēc uzņēmumā ir iegādāt arī šīs te home versijas, kas arī paredz Windows 11 atjauninājumu, bet tātad jūs varēsiet pāriet tikai uz Windows 11 Home. Un Windows 11 Home ir daži būtiski ierobežojumi, ja mēs viņus nevaram pievienot aktīvajā direktorijā, ne Entra-ID, ne arī lokālajā aktīvajā direktorijā. Līdz ar to, ja ir šī home versijas un jūs izmantojat Microsoft 365 šo te biznesa premium pakotni, tad ir pieejama 50 aptuveni 2 eiro maksā šis te atjauninājums no home uz pro versiju, un tad jau jūs varat, pat ja jums ir 10. versija, jūs jau tālāk var nonākt uz 11 pro un izmantot tādā veidā. Bet, jā, tad jums ir jābūt arī biznesa premium licencē, ko es teiktu tā vairāk un vairāk jau mūsu klientiem ir šīs tieši premium funkcionalitāte, tieši tā iemesla pēc, ka mums premium ir pieejams gan Intune, gan antivīrus ar šo te XDR funkcionalitāti, gan arī papildus e-pasta drošība, jā, tad tiek skanēti šie te pielikumi, linki, kas nonāk mūsu paskastītēs, un daudz citas funkcionalitātes. Jā, tad mēs varam arī izmantot Entra-ID kontu kā vienoto kontu arī citām aplikācijām un tā tālāk. Tā kā ļoti daudz šo te labumu, ja mēs runājam par drošību un pārvaldību, tā kā, jā, tie, kas vēl joprojām, varbūt plāno vai ir kaut kādas šaubas par premium funkcionalitāti, jā, varam noteikti arī varat sazināties ar mums, varam izstāstīt arī savu pieredzi, kas ir šie te labumi un kādēļ varbūt būtu jāpāriet uz šo te premium pakotni. Lūk, tad arī šis te punkts, ko es minēšu, otrais punkts, tad, ja mums ir jāiegādājas jauni datori, un arī iepriekšējos slaidos minēja, ka būs datori, kas neatbalstīs, tad gribu atgādināt arī, ka ir pieejams šis te, kopā ar mūsu sadarbības partneri Grenki, ir pieejams šis te, principā, leasings un arī leasings ar izpirkumu, jā, tad ja jānomaina, tur, šajā gadījumā piemērs ir 10 datoriem, kas tur ļoti rūpīgi rēķinot, šajā gadījumā es paņēmu tur Lenovo ThinkPad E14 šo te datoru, jā, ar šādu te specifikāciju. Tas varbūt nav šobrīd svarīgi, bet aptuveni tāds biznesa klases dators, mums tur būs kaut kādā 800 līdz 1000 eiro. Jā, un tad, ja mums jāiegādājas 10, tad tie ir aptuveni tur rupi runājot 10,000 eiro bez PVN, un bieži vien, protams, tādu naudu iesaldēt datortehnikā nav, teiksim tā nauda var dot lielāku pievienoto vērtību, investējot citur kaut kur mūsu biznesā. Līdz ar to tad ir arī šīs te leasing opcijas un jā, teiksim, 10 datoru iegāde uz 12 mēnešiem, tad tur 938 eiro uz 3 gadiem, tad ir 307, 5 gadiem 204. Es gan neieteiktu iet šo te varbūt 5 gadu periodu, drīzāk es teiktu, ka 3 gadi ir tas periods, kurš teiksim tā, būtu ok. Kā es jau minēju, šie te datori pēc 3 līdz 5 gadiem jau paliek jau novecojuši mūsdienās, diezgan strauji attīstās šīs te tehnoloģijas, līdz ar to 5 gadu periods, manuprāt, ir pārāk ilgs, bet tāda opcija arī pastāv.
Kas vēl ir svarīgi, ka kopā ar šo te Grenke leasingu jums ir arī apdrošināšana. Jūs varat, ja šis te dators tiek sabojāts, nomests, pazaudēts, nozagts ar šiem portatīviem datoriem, esam redzējuši daudz dažādas situācijas, tad jā, jums arī šī apdrošināšana, kas principā jums ļauj iegūt jūsu īpašumā tad jaunu datoru šādos te gadījumos. Tad, protams, process, bet to var iegūt. Līdz ar to, jā, tad, kā es jau minēju, tad jūs varat pēc šī perioda arī izpirkt šīs te iekārtas par atlikušo vērtību. Nu, ļoti līdzīgi tāpat kā ar automašīnām. Mums ir leasinga periods un beigās mums arī izpirkuma maksa, kur mēs iegūstam šo te tehniku savā īpašumā. Varam arī neizpirkt, varam turpināt šo leasingu, jā, tā kā iespējas ir dažādas. Katrā ziņā vēlos uzsvērt to, ka jā, šobrīd, ja šogad vēl, teiksim, nebija ieplānota budžetā kaut kādas investīcijas datorparku maiņā, tad noteikti ieteikt apsvērt arī šo leasingu opciju, jo, jā, 10 datori, tas varbūt ir šajā piemērā, mums ir klienti arī, kuriem jāmaina, ir, piemēram, 30, 40 datori, 50 datori, jā, nu tad noteikti varat pareikināt šo ieguldījumu, kā es teicu, liela daļa, protams, gan bija ieplānojuši jau budžetā no mūsu klientiem, bet, ja tāda situācija, tad noteikti varat izmantot šo iespēju. Jā, un arī, kas vēl būtiski saistībā ar šo te Grenki, ka jums nav, tad jebkuru datoru, jebkuru, teiksim, arī piegādātāju jūs varat izvēlēties. Jums nav obligāti jāiegādājās tikai, nezinu, no kāda konkrēta partnera vai tikai kādi konkrēti datori. Principā, jebkuru datoru tehnika, kas jums ir nepieciešama, arī varat nokomplektēt visus tur monitorus un dokstacijas un saistītās visas pārējās lietas. Tā kā, jā, ļoti elastīgi un, jā, sadarbībā Grenke parasti bijusi ļoti ātra, korekta un jā, vienmēr prieks sadarboties. Ok, mums ir pienācis laiks arī jautājumiem. Mēģināšu tad arī varbūt iziet cauri jautājumiem, pirms es eju varbūt cauri, tomēr atgādināšu neatlikt šo jautājumu līdz septembrim vai līdz oktobrim. Jā, tā kā es teicu, šobrīd ir tāds pēdējais brīdis šim ķerties klāt. Manuprāt, vasara arī ir labs laiks, lai to darītu. Bieži vien daudz atvaļinājumu un tam līdzīgi, tā kā mēs varam, kā es saku, pievērsties tādām projektu dažādām lietām, bet, jā, mēģināsim tad arī iziet cauri šiem te jautājumiem, kas mums vēl ir palikuši. Tad par TPM es atbildēju. Jā, tad šeit bija arī jautājums, jā, ja jums ir, es pareizi saprotu, jums ir iegādāta šī te Windows 10 upgrade licence caur kaut kādu lielapjomu licencēšanas programmu. Tātad, jā, Windows 10 arī šiem nebūs atbalsts, jā, pēc 14. oktobra, kā es jau minēju, ir iespēja iegādāties šo te atbalsta pagarinājumu, bet tas ir par papildus maksu, jā, tad tur jāsanās ar mums, jā, ar jūsu licenču partneri, var sagatavot šos te piedāvājumus, bet, kā es jau minēju, tad šis piedāvājums nebūs tāds noteikti ilgtermiņā risinājums, jo arī Microsoft šos te atjauninājumus veiks tikai kādu konkrētu periodu, līdz ar to, jā, neieteiktu iet šo ceļu, atlikt šo jautājumu vēl uz gadu vai uz 2. Tātad komentārs, ja jautājums, jā, uzinstalēt Windows jau var uz veciem datoriem to Windows 11, bet cik sev tad nebūs update pieejami. Tad, jā, tad, ja jūs to darat, kā lai saka, manuāli, tad iespējams arī, kad uz kaut kādiem datoriem sanāks viņu uzlikt,
Bet, nu, kā es teicu, tad nu, šī darbība pat, ja pirmšķietam varbūt liekas, ka it kā viss strādā, ja, nu, tad kaut kādos brīžos mums var likt dažādi dīvainas kļūdas un tam līdzīgi. Ja mēs to darām centralizēti, tad, kā es teicu, tad Intune nemaz neliks šo te atjauninājumu, vienkārši tas nebūs iespējams, vai arī ar to pašu N-centrālu, ka mēs to darīsim, jā, tad arī nebūs iespējams uzlikt šo te Windows 11. Ja jūs manuāli instalējat viņu, teiksim, taisiet šo te clean install, iespējams, ka pat uz kaut kādiem datoriem, kas nav atbalstīti, iespējams jums sanāks, bet, nu, atkal nerekomendēju iet šo te ceļu, ceļš, ja mums ir biznesam kaut kādas kritiskas aplikācijas, biznesam kritiskas kaut kādas programmatūra, kas tiek izmantot darbam, nu, tas nav tas labākais varbūt veids. Jā, tātad kāds būtu nesāpīgākais variants izglītības iestādēji, tā, mēģināšu tā, drusku pazuda, kāds būtu nesāpīgākais veids izglītības iestādē pāriet no Windows 10 Home uz Windows 11 Education, vai eksistē kādi bezmaksas varianti? Jā, īstenībā Education izglītības iestādes ir vienīgās iestādes, kurām nav nepieciešams šis te, nu tātad, teiksim tā, Windows 10 Home nav nepieciešama šī te pamata licence. Mēs varam, iegādājoties šo te atjauninājumu, Windows 11 upgrade, mēs varam pāriet jau uz Windows 11 Pro. Mums nav obligāti, mēs nepāriesim uz Home, mēs pāriesim uz Pro. Bet šeit noteikti varat sazināties arī mums atsevišķi. Mēs varam paskatīties šo situāciju, kādas jūs esošās licences un palīdzēt izdomāt kaut kādu, jā, nesāpīgāko veidu. Bet jā, izglītības iestādēm, kas ir labi, ka šo te upgrade mēs varam likt arī uz Windows 10 Home un iegūt Pro versiju, nevis Home versiju. Bet tas ir tikai izglītības iestādēm, pārējiem, gan valsts sektoram, gan komerc, kā es saku, iestādēm visām ir obligāti jābūt Windows 10 Pro versijai, lai atjaunotu uz Windows 11 Pro. Ļoti labi. Vēl varu mēģināt atbildēt uz dažiem jautājumiem, ja vēl tādi ir. Jā, nu atgādinu arī varbūt tie, kas izmanto lielapjomu licencēšanas programmas vai ir izmantojuši, tad, teiksim, to pašu Open programmu, ja, tad šī tā Open programma ir teiksim tā, beigusi savu darbību. Protams, tās licences, kas tika iegādātas savulaik, viņš joprojām tur ir pieejamas. Savukārt, ja tie klienti, kas tagad pērk jaunas kaut kādas licences, vai tās ir Windows upgrade licences, vai pat, nezinu, serveru licences, ja, tad tas notiek jau caur to CSP programmu, Cloud Solution Provider programmu. Un, principā, jā, ja jums ir Microsoft 365, tad zem licencēm jūs tur redzēsiet gan visus mākoņu pakalpojumus, gan arī tās licences, ko jūs būsiet iegādājušies, nezinu, priekš Windows 11 vai priekš Windows server, SQL serveris. Ja, tad, principā, viss šis licenču pārvaldības portāls arī lēnām pāriet no šī te Volume Licensing Service centra jau uz Microsoft 365 admin paneli, kur pieejams būs arī visas šīs atslēgas un instalācijas un tā tālāk. Tā, vēl viens jautājums, vai savus klientus jūs painformēsiet, kuriem datoriem būs nepieciešama nomaiņa, jo Windows 11 nevarēs uzinstalēt? Jā, tad, kā es teicu, mēs to procesu jau esam sākuši. Daļai klienti jau mēs esam sazinājušies, bet jā, nu tad jūlija laikā, es domāju, mēs noslēgsim visus šos te. Iespējams, ka jums ir jau tie datori gan jauni un jums nav nekādas problēmas, un iespējams visi datori atbalstīs Windows 11. Bet jā, iespējams, jums ir kaut kādas citas programmas, kas ir jānotestē pirms šī te atjauninājuma. Bet principā, jā, nu mūsu klientiem mēs, kā es jau teicu, centralizēti veiksim šo te atjauninājumu. Un ja nevarēs to izdarīt, tad noteikti jāsazināsimies ar jums jau
jau pirms tam mēs esam to pirmatnējo atskaiti jau izveidojuši, kā es saku, sākam ar tiem klientiem, kuriem vislielākās, kā es saku, izaicinājumi ir ar šiem te datoriem, un tad, jā, pamazām tiksim arī līdz visiem pārējiem. Ok. Man liels prieks tiešām par šo te jautājumu daudzumu. Redzu, ka šī ir aktuāla tēma. Katrā ziņā noteikti, ja jums ir vēl jā, kaut kādi jautājumi un izaicinājumi saistībā, nezinu, ar licencēšanu vai arī pašu procesu, noteikti varam padalīties arī ar daļu jau savus, kā es saku, pieredzi jau padalījāmies. Kā es jau minēju, diska vieta ir citreiz izaicinājums. Šis te TPM čips, jā, un citas sistēmas prasības. Kā es jau arī minēju, jā, noteikti var mēģināt vienmēr visu apiet un varbūt nedarīt tā kā gribās, bet jā, tas, un iespējams, ka arī sanāk sākotnē, bet kā es arī minēju, kaut kādā brīdī pārstrā tas nāk ārā. Bieži vien arī ar kaut kādu Microsoft funkcionalitāti ir tā, ka iespējams pat jums viņa ir pieejama, kas ir pa papildus maksu, bet vienā brīdī viņš vienkārši vairāk nestrādā, jā, un jā, ja mēs tā pieejam tā ilgspējīgi tam jautājumam, tad es teiktu, ka labāk, protams, ir jā, darīt visu, kā ir korekti. Jā, protams, ir kaut kādas ļoti sarežģītas situācijas, tad, kā es teicu, labāk izdomāt citus veidus, kā šo te, kā atrast šo te risinājumu. Bet jā, redzu, ka jautājumi ir beigušies. Noteikti, kā es teicu, sadarbieties, ja rodās vēl jautājumi. Redzu, ka jā, ir interesi arī par šo te extended security update, ja papildus atjauninājumiem iekš Windows 10. Kā es teicu, sadarbieties atsevišķi, ja esat mūsu klients vai ne, arī varat sadarbieties, protams, un mēģināsim palīdzēt. Bet, jā, kā es minēju, tas pārsvarā ir dārgs prieks. Uzrakstīsim, varbūt šis laba tēma, uzrakstīsim arī blogu, tad sekojot līdzi mūsu jaunumiem, uzrakstīsim blogu saistībā ar šiem te atjauninājumiem, cik tas maksā un varbūt kuros gadījumos tas ir jēgpilni. Ir jautājumi. Ok, ja vēl ir jautājums, droši varat uzdot. Vai arī, ja kāds jautājums, kuru palaidu garām, tad noteikti arī varat uzdot. Neredzu vairāk jautājumus gan. Bet jā, liels paldies. Noteikti, ja ir kaut kāda vēl jautājuma, sūtat mums uz info@primend.com vai arī man martiņš.jurjāns@primend.com. Droši mēģināsim arī atbildēt, vai arī, ja rodās, ja jums ir jūsu klientu vadītājs, tad noteikti ok. Kaut kāds specifisks jautājums, jā, bet katrā ziņā jā, iesūtat un varēsim paskatīties jūsu konkrēto situāciju, kā mēs varam palīdzēt. Tā kā liels paldies, atgādinu vēlreiz, neatliekam uz pēdējo brīdi, ejam uz priekšu ar atjauninājumiem, un ja rodās kaut kādi izaicinājumi, noteikti varat sazināties arī ar Primend kolēģiem. Liels paldies, ka klausījāties. Jaudīgu šo vasaru. Jāņi jau tuvojās. Mēs paņemam nelielu pauzi ar webināriem. Jūlijā noteikti mums viņu vairāk nebūs. Augusta beigās plānojam nākamos, jā, un tad jau sekojiet līdz jaunumiem. Paldies un tiekamies jau drīz. Visu labu!